Interesanti fakti, dažādi notikumi, nozīmīgi neparasti un pat amizanti bibliotēkas pastāvēšanas laikā kā puzles gabaliņi veido kopējo 100-gades vēsturi. 1929. gadā grāmatas lasītājiem izsniedz par brīvu. Bibliotēka atvērta tikai otrdienās un ceturtdienās no 6 līdz 8 vakarā un svētdienās no 10 līdz 12 dienā. Pilsētas budžetā bibliotēkai paredzētas diezgan mazas summas proporcionāli iedzīvotāju skaitam. Rīgā un Valmierā tiek izdots 1 lats, Cēsīs līdz pat 1,5 lati uz iedzīvotāju, bet Smiltenē ne vairāk kā 0,25 līdz 0,35 lati. Turpmāk pašvaldībai jāparedz budžetā lielākas summas. Vēsta informācija Jaunā Smiltenes vēstneša 1932. gada 30. decembra rakstā. Kultūras fonds 1935. gadā sāka revidēt savas bibliotēkas provincē. Smiltenes pilsētas bibliotēkā, kurā kreiso partiju laikā bija saradies ļoti liels procents sociālistiski komunistiska rakstura grāmatas, tās jau tika kā sēnalas nošķirotas tūlīt pēc 15. maija notikumiem, piedaloties literatūras speciālistiem skolotājiem. Ziņo laikraksts Smiltenes ziņas. 1937. gada septembrī Smiltenes bibliotekārs Miezītis kļuva ļoti populārs visā Latvijā ne bibliotekārā darba dēļ, bet pavisam cita iemesla dēļ. Latvijas sarkanā krusta naudas loterijā viņš vinnēja 20 000 latu. Miezītis pat laban ir populārākā persona visā Smiltenē. 1942. gadā bibliotēka pirmdienu un trešdienu pēcpusdienās atvērta pilsētniekiem, piekdienu priekšpusdienās lauciniekiem. 1944. gada septembrī tika nopostītas abas bibliotēkas, gan lauksaimniecības biedrības, gan pilsētas. Pirmos pēckara gados bibliotēkas krājums bija neliels, bet lasītavā bija izdevumi tikai krievu valodā – Pravda un Ogoņok. 1969. gadā bibliotēkas telpas Ļeņina ielā 2 otrajā stāvā ir avārijas stāvoklī. Lasītavā krāsns nosvērusies no sienas, griesti saplaisājuši, plaukti sasvērušies, grīda šūpojas. Rezultātā gada nogalē bibliotēkā ar grāmatu fonda svaru uzvēlās virsū kūku meitenēm, jo pirmajā stāvā atradās kulinārijas cehs un veikals. 1970. gadā bibliotēkas pārcelšanos citām telpām bijušo Spruguļu krogu notiek pavisam neparasti, pat komiski. Transporta nebija, tāpēc katru plauktu bibliotekāris vilka ar ragaviņām un līdz ar katru plauktu attiecīgo literatūru. 1974. gadā Smiltenes pilsētas bibliotēkai par labiem darba rādītājiem un augstu darba kvalitāti piešķir teicama darba nosaukumu. 1984. gadā lasītavā pieejamas 28 avīzes un 141 žurnāls. Bibliotēka noorganizē 2 ekskursijas pa Smilteni 73 Rīgas tramvaju un trolejbusu pārvaldes darbiniekiem. Maršrutu veica ar autobusu, kā arī atsevišķus posmus, ejot kājām. 1984. gadā bibliotēkas darbinieces 15 darba dienas nostrādāja Padomju saimniecībā Launkalne pie siena sagatavošanas un lobbarības biešu novākšanas. 1993. gada aprīlī ēka, kurā atrodas bibliotēka, tika atdota mājas īpašniecei. 1995. gada nogalē bērnu bibliotēka saņem grāmatas no Austrālijas, ziedojumu no Sidnejas latviešu biedrības. Sūtījums bagāts ar angļu valodā izdoto literatūru, enciklopēdijām par dzīvnieku pasauli, pasaules tautām, bībeles stāstiem bērniem. 1997. gadā bibliotēkā plūdi. Bibliotēkas telpas, tāpat kā ēkas komunikācijas, jau sen ir avārijas stāvoklī. Rezultātā daudzas samirkušas grāmatas. Dažas cietušas tik ļoti, ka vajadzēs pat izņemt no apgrozības. Plūdi bibliotēkā notiek ik pa laikam. Pēdējo reizi plūdus piedzīvojām 2023. gada 1. augustā. 1999. gadā norit projekta Ziemeļvidzemes reģiona bibliotēku automatizācija attīstības gaita. Līdzekļi minētā projekta realizācijai iegūti no Sorosa fonda Latvijā un Atvērtās sabiedrības institūta Budapeštā.
Projekts aptver Valkas, Smiltenes, Rūjienes pilsētu bibliotēkas un Smiltenes ģimnāzijas bibliotēku. Bibliotēku dzīvē ienāk automatizācija. 2002. gada 19. martā atklāja interneta lasītavu ar 4 lietotājiem paredzētiem datoriem. Interneta izmantošana maksā 50 centīmus stundā. Bibliotēkai tiek piešķirta vēl viena telpa, tajā iekārto periodikas lasītavu. 2007. gadā, īstenojot Bila un Melindas Geitsu fonda projektu, Latvijā publiskajās bibliotēkās pieejams bezmaksas internets. 2015. gadā tiek izveidots novatpētniecības bloks. Rudenī bibliotēku sāk apmeklēt runcis Leo, liels, samtains, komunikabls un ļoti mīļš īsts lasītāju mīlulis. Viņš tiek dēvēts par pūkaino PR speciālistu. 2017. gadā tiek izveidots jauns bibliotēkas logo. 2020. gadā, atzīmējot 100 gadi kopš Smiltenē piešķirtas pilsētas tiesības, bibliotēka sadarbībā ar Smiltenes novada domi, muzeju un novatpētniekiem entuziastiem sagatavo izdevumu 100 notikumi Smiltenes vēsturē. 2020. un 2021. gadā Covid pandēmijas dēļ bibliotēka apmeklētājiem slēgta vairākas reizes. Apkalpošana sejas maskās, roku un telpu dezinfekcija, ierobežots cilvēku skaits, kas vienlaikus var atrasties telpās, ir jāievēro distance. Apmeklējot bibliotēku, jāuzrāda sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts. Zaudēta daļa lietotāju, atcelti plānotie pasākumi. 2021. gadā uzsākta pakāpeniska pāreja no esošajām papīra lasītāju kartēm uz plastikāta. 2023. gadā mēs esam lepni un priecīgi atzīmēt bibliotēkas nepārtrauktas darbības 100 gadus. Tas ir stāsts par cilvēkiem, gan tiem, kuri strādā bibliotēkā, gan tiem, kuri apmeklē to, gan arī par tiem, kuri to finansē. Tas ir stāsts ne tikai par cilvēkiem, kuri nodibināja bibliotēku, bet arī par kopienu. Vēsture vienmēr būs nepilnīga. Neuzzināsim visus stāstus, nesapratīsim visu pieredzi un nesatiksim visus iesaistītos cilvēkus.